noteicošais skaitlis 8. 8 ir spēka, brīvības, intuīcijas, iedvesmas un intelekta skaitlis. Tas ir arī praktisks skaitlis un asociējas ar vadītāja apziņu biznesā un ražīgiem sasniegumiem. Šī skaitļa cilvēki ir ļoti neatkarīgi un arī ārkārtīgi jūtīgi, kuri nekādi nepieļauj jebkādu iejaukšanos savos plānos. Tāpēc var rasties daudz problēmu vai arī pārpratumu. Ja vēlmes ir nesautīgas, skaitļa 8 varā esošiem cilvēkiem piemīt ļoti spēcīgs gara spēks. Kamēr šie ļaudis sniedz labumu sabiedrībai, nauda vienmēr nāk klāt. Ja? Un arī nāk talkā, lai apmierinātu viņu vajadzības. Ja viņi cenšas panākt citiem tādu pašu labvēlību, kādu meklē sev, strādā sabiedrības, nevis personīgo interešu vārdā, un negaida par to samaksu, tad veiksme ir garantēta. Varu apliecināt, esmu 8. Nu, lūk. Tā kā skaitļa 8 cilvēku dzīvi nosaka Saturns, likteņa planēta, šo skaitli var būt grūti arī izskaidrot. Gluži kā 2 saskārušies apļi, no kuriem sastāv 8, tas pārstāv 2 pasaules – materiālo un garīgo. Viena skaitļa aplis, jeb aspekts, pārstāv apvērsumu, revolūciju, ietiepību, visdažādākās ekstremistiskās izpausmes, konfliktu rašanos un postījumus. Otrs aplis, jeb aspekts, simbolizē filozofisko domu, reliģisku un garīgu pārliecību un dedzīgu koncentrēšanos uz jebkādu mērķi, kas veicinātu harmonijas uzplaukumu. Skaitlis 8 dod lielas ekstrasensorās spējas, dod līdzjūtību, laipnību un mīlestību pret bērniem, dzīvniekiem, arī pret mūziku, sabiedrisko dzīvi un arī pret pārmaiņām. Šie līdzsvarotie indivīdi ar stipru gribaspēku spēj mierīgi uztvert grūtības un būt pārliecināti par izdošanos. Viņi ir pašpārliecināti un situācijas vēršas viņiem par labu. Šie cilvēki labi ģērbjas un, lai ko būtu uzvilkuši mugurā, parasti lieliski izskatās. Šādi ļaudis rada turīgu cilvēku iespaidu un viņos parasti mīt iekšēja tieksme pēc bagātības. Šie cilvēki gūst vislielākos panākumus tad, ja viņiem ļauj īstenot savas ieceres un plānus. Viņi ņem ļaunā jebkādu iejaukšanos savā neatkarībā, kas ir viena no viņu būtiskākajām dzīves sastāvdaļām – 100% var apgalvot. Skaitļa 8 cilvēki ir praktiski un, ja trūkst sapratnes, mēdz saskarties ar grūtībām. Dēļ tā var rasties pārpratumi. Viņi labprāt palīdz citiem, bet bieži vien sava spēcīgā gara ietekmēti rīkojas nepareizi. Ļaudis, kuru noteicošais skaitlis 8, spēj īstenot biznesa plānus, viņiem piemīt arī labas finansista spējas. Šie cilvēki, ja viņiem ļauj sekot savai intuīcijai, spēj risināt sarežģītas problēmas, un viņi ir apveltīti ar izcili skaidru iztēli. Skaitļa 8 cilvēki ir disponēti vilkt vai stumt citus. Kaut gan viņiem nepatīk, ja pašus regulē. Viņiem jāuzmanās, lai pārlieku neiegrimtu darbā, atstājot tādā veidā novārtā mājas un savus mīļos. Un arī savu veselību, zinu. Ja tā notiek, šie ļaudis skums, tomēr savas kļūdas apjauš bieži vien par vēlu, piekrītu. Spēju ierobežošana ļaudis ar noteicošo skaitli 8 dara nelaimīgus. Viņuprāt, viņiem jāļauj izpausties tā, kā pašiem šķiet pareizi.
jo tad šie cilvēki var sasniegt jebkuras virsotnes. Skaitļa 8 cilvēki ir uzticami draugi. Ja šie ļaudis nespēja izteikt jūtas vārdos, viņi bieži vien iegādājas dāvanas un izdara ko praktisku, lai parādītu savu jūtu dziļumu. Mīlas lietās būdami ideālisti, skaitļa 8 cilvēki meklē ideālas attiecības. Reizēm tādā mērā, ka nevainojamas mīlestības meklējumos novirzās paši no sava dzīves ceļa. Šie ļaudis var izmēģināt daudzus, jo daudzus partnerus, iekams atrod īsto, bet ja aprecas, viņi no visas sirds mīl savas mājas un savu ģimeni. Nu, lūk, tāds ir noteicošais skaitlīts 8. Ceru, ka jums bija interesanti, sekojiet man līdzi, spiežiet sirsniņas un gaidiet jau nākamos video. Atā!